Kuldīgas novada uzņēmēja gada balvas 2024 nominācijā ražotājs izvirzīti Sijā Planka, uzņēmums Baloži & Ko, kā arī Sijā Vente FM. Uzņēmums Baloži & Ko kopš 2006. gada Rendas pusē iegūst kūdru. 620 hektāru platībā tiek iegūta frēskūdra un grieztās sūnas kūdra, kas galvenokārt paredzēta dārzkopības vajadzībām. Lai nebojātu piebraucamos ceļus, teritorijā izveidotas sliedes, pa kurām kūdru pārvadā vagonos. Kūdras novākšanas sezona ir no māja līdz septembrim. Saražotā produkcija tiek eksportēta gan uz Eiropas Savienības valstīm, arī trešajām valstīm un piedāvāt arī Latvijas tirgumu. Uzņēmuma īpašnieki ir investori no Vācijas un Nīderlandes, kuri aktīvi iesaistās uzņēmuma attīstībā. Alsungā zivju pārstrādes uzņēmums Vente FM darbojas kopš 2011. gada. Tas specializējas zivju miltu un eļļas ražošanā no Baltijas jūrā sazvejotām zivīm. Vente FM produkti tiek eksportēti galvenokārt uz Eiropas Savienības valstīm, piemēram, Dāniju, Grieķiju un Itāliju, arī uz Ameriku un Āfriku. Produktus galvenokārt izmanto lopkopībā, mājdzīvnieku barībā un akvakultūrā. Diennaktī uzņēmums spēj saražot līdz 140 tonu produkcijas. Te ir 40 darbinieku, lielākā daļa ir vietējie iedzīvotāji. Vente FM ieņem nozīmīgu vietu nozarē un ir viena no lielākajām un modernākajām ražotnēm Baltijas jūras austrumu krastā. Kokapstrādes uzņēmums Planka atrodas Īvandas pagastā. Tas dibināts 2000. gadā. Te ražo dažādus zāģu materiālus būvniecībai, pārstrādā arī skujkoku un lapu koku taras klučus, taras dēlīšos un žogu elementos. Izgatavo gan standarta, gan nestandarta izmērus. Populārākais produkts ir dažādi žoga elementi, kas tiek eksportēti uz daudzām valstīm, arī Angliju, Skotiju un pat Izrēlu. Uzņēmums eksportē 95% no saražotās produkcijas.